Īsina vēlāk, pagaidīs viņš labi iespēja, diemžēl metiens neseko, Ripa zaudēt un seko bīstams pretuzbrukums, būs 2 minūšu noraidījums. Nē, nebūs, Ripa ielido vārtos. Bija aizturētais sots, piesteidzās Maskavas Dinamo spēlētājs. Iemesls, ja kurā gadījumā būs iemesls turpināt par Aņisinu, jo tieši viņš arī guva vārtus. Lūk, šeit Komarau neatļauti tur Jēkabs Redliks, bet Aņisins divcīņā ar Ozoliņu tomēr ir veiklāks un ieraida Ripu Krisa Holta vārtos. Tad maskaviešiem un Mosaļovs. Mosaļovs 54. numurs vārtu priekšā un 2-0. Ļoti ātri. 0. Kvapils, rezultatīvākais Maskavas Dinamo spēlētājs. Un viņš ir pirmais Maskavas Dinamo sastāvā komandai, pat kādai no tā sauktajiem grandiem. 2-0 maskaviešu vadībā un trešo reizi Ripa ielido mūsu vārtos. Tur vārtu priekšā 0-3. Skatāmies. Metiens Tolpeko. Nē, Ripa jau bija vārtos. Tolpeko tur jau vairs Kokarevam tiks ieskaitīts šis vārtu gūms. Kokarevs panāk 3-0. Traukumu derētu paņemt. Nē, būs vārds sargu maiņa. Māris Jučers nāks vārtos Krisa Holta vietā. 0-3. Ļoti bēdīgs sākums. Cik tad nospēlēts? Nospēlēts ir pavisam maz, un Ripa jau 3 reizes ir atradusi ceļu Rīgas Dinamo komandas vārtos. 0-3. Labi bija domāts, tad labi pieslēdzās Sotnieks uzbrukumam Kozlovs. 2-1. 0-4. 4. Kozlovs ļoti sarežģīti patiesībā piespēlēta, pa gaisu pameta Ripu. Un citādi nevarēja, bija nogūlies jau nolīdz Ripu uz ledus reķis. Atņemam Ripu 1-2. Ģircāņu pants. Pagaida partneris. Nu tagad! Jā. 1-4. Marcels Hosa. Beidzot atveram Alekseja Volkova vārtus. Marcelam Hosam 12. vārti. Ļoti smalku piespēli izpildīja Ģircāņu pants. Un tikpat smalki Ripu zem vārtu pārlikņa ieraidīja Marcels Hosa. Lundmarks. Niževiem, gluži kā biljardā. Atsitienu pret apmali Niževīs. 2-4. Kļūdās Aleksejs Volkovs un Aleksandrs Niževīs samazina rezultātu starpību 2-4. Sašam šī ir tikai 24. spēle sezonā. Nu redzam, nē, Ripa trāpīja tur. Šķiet, ka Skopincevam pa slidu. Neizdevās tur nevienam izdarīt metienu, atskarties Nešs Vilpa, kas par lietu Bulīts. Damies vārdsarga laukumā. Maskavas Dinamo hokejists šķiet ar roku, jā, ar roku izgrāb no turienes un izmet Ripu. Vjačeslavs Bulanovs piešķir soda metienu. Un nolēma neapspēlēt Volkovu, bet uzreiz izdarīt metienu Aleksandrs Niževīs. Tagad redzēsim ļoti labi visu. Jā, pa vārtu stabiņu trāpa Ripa. Senjus, Atkipāns. Trīs, 4. Lieliski izspēle. Skatīsimies vēlreiz. Kristaps Sotnieks. Atkipāns. Lieliska piespēle vārtu priekšā Kristapam Sotniekam un beidzot viņa pieslēgšanās uzbrukumam deva augļus. Nav pārmetiena.
Pēdējās sekundes. Nu, jādod vārtu priekšā un tad tur jācīnās. Nu, ir, nav. Varbūt arī tādu uzmetienu izdarīt. Nē, vairs nebūs. Nu, tur arī tāda mazliet attiecību skaidrošana. Nu, es domāju, nevajadzētu pēc spēles abu komandu spēlētājiem to darīt. Lielie sodi, diskvalifikācijas nav vajadzīgas ne vieniem, ne otriem. Kaut gan tam līdzīgas padomas ir viegli dot no malas. Nu, redzēsim, kā tiesneši to novērtēs, jo tur vienreiz, otrais iesit sejā Miķelim Rēdlikam. Tā diezgan atklāti viņš neatbildēja. Komarovs nav tas, kurš kausies. Viņš tikai provocēt, prot kaut kā neatceros redzējis viņu kaujamies pa īstam.